varētu lasīt šodien arī kādu psalmu iesākt ar Dāvida dziesmās. 33. Dāvida dziesmu temats kopīgais būs arī par Dievu vārdu. Mēs pagājušais jau to runājam par tematu. Varbūt pirms daļa atkārtosies, bet par vārdu nozīmi mūsu dzīvē. Un es domāju, ka mēs, vismaz es par sevīm to saprotu un cilvēkiem, ko es zinu, kad varbūt daudzēsim vispār, kad mēs īsti nevaram kaut kā tās savās cilvēku domāšanas veidā smadzenēs saprast to, kas ir Dieva vārds un ko viņš dara. Tur daudz spekulāciju par to ir. Varbūt ar balsam 33. Dāvida dziesmu. Dziedājiet priecīgi tam kungam, jūs taisnie, tiem sirds skaidriem pieklājās teikšana. Pateiciet tam kungam ar koklēm un dziedājiet viņam ar desmitstīgu spēlēm. Dziedājiet viņam jaunu dziesmu, skandinājiet jauki ar bazoņu skaņu, jo tā kunga vārds ir taisns un viss viņa darbs ir pastāvīgs. Viņš mīļo taisnību un tiesu. Zeme ir pilna tā kunga žēlistības. Caur tā kunga vārdu debesis darītas, un viss viņu spēks caur viņa mutes garu. Viņš sakrāja jūras ūdeni kā kopu un liek dziļumus slepenībā. Bīstaties no tā kunga, visa pasaule, baiļojieties priekš viņa visi zemes iedzīvotāji. Kad viņš runā, tad notiek. Kad viņš pavēl, tad stāv. Tas kungs iznīcina tautu padomu, viņš salauž ļaužu domas. Tā kunga padoms pastāv mūžīgi, viņa sirds domas uz radu radiem. Svētīga tā tauta, kam tas kungs ir par Dievu, tie ļaudis, ko viņš sev izredzējis par īpašumu. Tas kungs skatās no debesīm un uzlūko visus cilvēku bērnus. Viņš raugās no sava stiprā krēsla uz visiem, kas dzīvo virs zemes. Viņš sataisa visas viņu sirdis, viņš liek vērā visus viņu darbus. Ķēniņam nepalīdz viņa lielais spēks, varano neizglābs viņa lielais stiprums. Arī zirgi nevar palīdzēt, un viņu lielais spēks nevar izglābt. Redzi, tā kunga acs uzlūko tos, kas viņu bīstas, kas cerē uz viņa žēlastību. Ka tas viņu dvēseli izpestī no nāves, un bada laikā tos uztur dzīvus. Mūsu dvēseli gaida uz to kungu. Viņš mums ir par palīgu un par priekšturamām bruņām, jo mūsu sirds priecājas iekš viņa, un mēs paļaujamies uz viņa svēto vārdu. Lai, ak, kungs, tava žēlastība pār mums paliek, itin, kā mēs uz tevi cerējam. Slavu Dievam, cik brīnišķīgi, vai ne? Slavu Dievam. Dieva vārds runā par Dieva vārdu. Tas ir viens no pamatlietām, par ko kas mums ir jāsaprot arī, kā to saprast apsolutiskā mācība, kas nodot uz mūsdienām un sendraudzes, kas to ņemš vērā apsolutiskās draudzes, vai tās čehu brāļu draudzes, vai valdenisieši, vai kuldi, vai kādi citi, kad tas pamatprincips ir bijis šajos laikos, šām draudzēm visos laikos, kad Dieva vārds paskaidro Dieva vārdu. Un tur nav vajadzīgas kādas cilvēciskas iejaukšanās, tā sakot, ir cilvēciski raksti daudz, un kādreiz ir pat ļoti augsts cienījami un cilvēki, kas ir ieguldījuši ļoti lielu ieguldījumu Dieva vārda popularitātei, slavā, jeb godam, piemēram, Kalvins. Viņš sarakstījis tā viņa grāmata, tā reliģijas institūti, kā viņš sācās, ir biezāk pat Bībeli. Ja tas Bībeles paskaidrojums tā kā ir biezāks pat Bībeli. Tas tā kā neatbilst šim principiem. Kaut gan es neko nesaku par to, nekādā viņā pieskarties šim Kalvinam, bet vairāk par to, tad viņš var teikt viens no labākajiem piemēriem. Vadās viņš skaidro, cilvēks skaidro Dievu vārdu, kā viņš to saprot savā prātā, un viņš lūdz Dievu palīdzību un
kādreiz diezgan interesanti, arī harizmātiskajā vidē var redzēt to, ka kā šad un tad Dievs runā uz viņiem un kā cilvēki interpretē visu pilnīgi savādāk, uz otru pusi, ja. Visu, un jo tevi Dieva bērni tāpatās visur kuriem. Bet Dieva vārds runā par Dieva vārdu šajā psalmā, tas ir tiešām lieliski. Un pat pamata lieta ir tā, ka caur Dievu vārdu ir radīts viss, kas ir radīts. Ja, mēs lasām arī Jāņa 1. nodaļā, bet šeit arī caur tā kunga vārdu debesis radīts un viss viņa spēks caur viņa mutes garu. Tātad, ja, caur Dieva vārdu un caur garu. Tā to saprast. Un viss tā kunga vārds, dziedājiet viņam jaunu dziesmu, skandiniet jauki bazūņu skaņu, tad pagodināt Dievu. Kāpēc? Jo viņa vārds ir taisnīgs, ir taisnība. Ja? Un pilnīgi pareizs, īsts, precīzs, vietā, vajadzīgs, mērķtiecīgs, viss ir šajā taisnīgumā iekšā, šajā Dieva taisnīgumā. Ja? Jā, slavēs. Jo Dievs ir taisnība, viņa tronis stāv uz tiesu un taisnību. Ja? Un viņa darbs ir pastāvīgs, arī uzticams. Laikam, būtu precīzais tulkojums. Viņam tā kunga vārds ir taisns un viņa darbs ir uzticams, ja Dievs strādā, tad viņš rāda savu vārdu, viņš savu vārdu nosaka nākotni. Caur tā kunga vārdu debesis radīts, cik brīnišķīgi tas ir, caur viņas mutes, visu viņa spēks, caur viņa mutes gadu. Un viņš sakrāja visu ūdeņus, noliek kopā un dziļums, kas nav redzams lepnībā, bīstieties no tā kunga, visa pasaule bāļoties viņa priekšā visu zemes izvēlētāji. Kad viņš runā, tad notiek. Kad viņš pavēl, tad tas pastāv. Ja? Un tas kungs iznīcina cilvēku padomu. Vienalga, ko tautas būtu domājušas, kā viņš iznīcina? Vienkārši, ka viņš dara to, kas ir viņa taisnība, kas ir pareizs un īsts, un viņa vārds pastāv, un to cilvēku vārds nenotiek, nepastāv. Ja? Viņš iznīkst ar to. Tā es to saprotu, varbūt tas šeit teica. Varbūt tas arī savādāk, varbūt viņš vēl kaut kādā veidā darbojās. Bet šādi arī noteikti. Tā kunga padoms pastāv, tas kungs iznīcina tautu padomu, bet tā kunga padoms pastāv mūžīgi. Viņas sirds domas uz tādu radiem, tas ir, ko viņš nospriedz, tas notiek. Ja? Svētīgi tā tauta, kam tas kungs ir par Dievu un daudz, ko viņš ir izdarījis par īpašumu. Tas ir ļoti nopietna lieta. Svētīgi tā tauta, ka tas kungs ir, kam tas kungs ir par Dievu, daudz, ko viņš ir izdarījis par īpašumu. Tas nosaka statusu vispār, ja? Un caur jauno derības brīnumu, varētu tā teikt, kāds ir tā to pateikt, mēs esam iepotēti šajā te celmā, šajā te kokā, ja, tā Dieva tautā, un mums ir dots šis brīnums būt daļa no viņa tautas, ja, nepiederēt pasaulē, bet piederēt tam kungam. Viņš redzēs to sev priekšumu. Viņš sataisa viņa sirdis tālāk, viņš liek vērā visu viņa darbus šeit. Viņš veido cilvēku sirdis, savu cilvēku sirdis, saviem cilvēkiem. Ne? Viņš sataisa, viņš redz visu, viņš skatās uz viņu darbiem, viņš ņem vērā, ko cilvēks dara, viņa rīcību. Pirmkārt, par visiem cilvēkiem, viņš, protams, redz visu cilvēku sirdis, kā cilvēku rīcību, ja? Bet viņš pirmkārt rūpējās par saviem cilvēkiem, jo viņš viņus veido. Viņš veido mūsu dzīvību, mūsu dvēseli pašiem. Slavēs. Mūsu dvēseli, tā. Viņš skatās un debesīm uzliekā visus cilvēkus vērās, arī visus raugās no savu stiprāk klāt uz visiem, kas dzīvo bez zemes. Satais viņa sirdis, šeit ir runa par visiem. Jā. Viņš liek vērā visus viņa darbus, ķēniņam nepalīdz viņa spēks un tam līdzīgi. Redzi tā kunga acu uzlūko to, kas viņu bīstās, kas cerē uz viņa žēlstību, uz viņa laipnību, laikam būtiski šnietā. Tas viņa dvēseli izpestīja no nāves un vada lēkātos uztur dzīvus.
liecība par pilsoņu karu, Krievijas pilsoņu karu, par tiem misionāriem, menonītu misionāriem, kur nonāca tajā bada vidū un ticēja šim vārdam, un Dievs viņus uzturēja 2 gadus pilnīgā badā, kas tur bija Ukrainā tajā laikā. Viss bija izpostīts, cik vien vispār var izpostīt kaut ko, tas viss bija izdarīts. Un tie pārējie teica, mēs zemnieki šeit kaut ko mēģinām sev ietaupīt, visu mums atnēs, bet kā jūs dzīvosiet, ko jūs ēdīsiet, Dievu vārdu, jebko, kā jūs dzīvosiet Dievu vārdu. Un tas viņus uzturēja, viņi ticēja šim vārdam. Bijība, ja, kas cerēja uz viņu žēlastību, ja, uz viņu laipnību, labvēlību. Jā, jo mūsu sirds, mums veselu gadu to kungu, viņš mums ir kaut palīgi, priekšrām, mums ir vairogs, ja, kā mēs dzirdējām šeit, ja mūsu sirds priecājās iekš viņu un mēs paļaujamies uz viņu svēto vārdu. Šī ir būtiskā svarīgā lieta, ja. Ja mūsu sirds priecājās iekš viņu un mēs paļaujamies uz viņu svēto vārdu, tas kungs ir uzticams pilnībā, ja. Šis teksts viņš kopā rāda tādu kopēju ainu, ja, un Dievs ir caur savu vārdu visu radījis. Mēs arī esam daļa no viņa radības. Un mūsu paša dzīvība ir viņa dota. Viņš ir radījis tavu dzīvību, tavu personīgo dzīvību, manu personisko dzīvību. Viņš ir to devis šo dzīvību, nekāda zinātne visiem saviem planētiem āžiem un visu, ko viņi tikai izgudro visu tur, ja, tiem DNS, PNS un kas vēl par citiem burtiem, tur ir, viņi nespēja izveidot dzīvību, tas ir, kas ir liekts. Dzīvība nāk no tā kunga. Viņš to dod un viņš to paņem. Mēs nepiedaram sev pašiem. Viņš ir devis mums šo dzīvību. Un interesanti, ka valdiensiešiem ir tāda svētā mācība, nekā viņa bija, aizmirst, kā saucās tā... Cēlā mācība. Kādu? Cēlā mācība, paldies, jā. Cēlā mācība, kur ir tāda poēma, dzejiskā formā uzrakstīta. Viņa sākās ar to, ka visa radība ir parādā pielūgšana Dievam. Visa radība. Jebkurš cilvēks, jebkas, kas ir radība, ir parādā Dievam, ja viņam ir jāpielūdz radītājs. Tas ir viss sākums. Un tā ir viena no lietām, tur, ko vēlams vēršās. Ļoti spēcīgi pēdējos laikos, īpaši pēdējos 2 gadsimtos, ja? 200 gados. Lūk, un tas faktiski nozīmē to, ka katrs cilvēks atskaitīsies Dievam par savu dzīvi, ko viņš viņam ir devis. Kā mēs lasījām arī, kā zeme, tas bija 115. psalms. Jā? Pareizi viņam lasījām. Kad zeme nodot cilvēkiem. Ja tu vari rīkoties, tu vari izvēlēties, ko tu darīt. Iet pa labi, iet pa kreisi, iet uz atpakaļ, uz priekšu, iet kādam līdz neiet nekur, vienkārši nīkuļot, ja drāsties ar saviem svešiem zirgiem, vienalga kāds nebūt. Ja? Bet par to jādod atskaita radītājiem. Par dzīvību, ko viņš ir devis mums, katram vienam un visiem kopā. Mēs esam atbildīgi par šo te dzīvību, kā mēs viņu lietojam, ja? Ko mēs darām ar to, ko mums Dievs devis. Un vēl jau vairāk tie mēs, kas esam iepotēti Kristus krusta asins derību dēļ, ja? Viņa krusta nopelnu dēļ, mēs esam atpirkti no šīs pasaules kunga un ielikt viņa valstībā un esam viņa īpašie ļaudis, kur viņš grib parādīt savu sevi, caur kuriem pasaulē. Ja? Mēs esam atbildīgi par dzīvi, ko mēs dzīvojam. Un viņš mums ir nolicis savā valstībā. Viņš ir iecēlis mūs savā valstībā, izpiecis, ja? Un licis mums šajā vietā, ja? Un to viņš ir darījis arī ar savu vārdu. Viņš ar savu vārdu ir pravietojis, kas tā notiks. Pravietojumi par Jēzu,
kāds viņš būs, ja, ka viņš nāks un atpirks un atbrīvos cietumnieks un būs pagāniem par gaismu. Ja. Visas pārējās lietas ir sākumā Dieva vārds teikts, un tad viņš ir noticis. Un šeit mēs esam no pagānu tautām atpirktie, ja, un tas ir noticis ar mums. Un mēs esam viņa atbrīvotie, viņa atpirktie, un viņš mums ir par gaismu. Viņš mums ir par labo ganu. Un viņš mums dod to žēlstību, ka viņš mūsu sirdis veido tādas, lai viņš būtu derīgas mūžīgajai dzīvībai. Tajā vietā, kur Ādams un Ieva izkrita, lai mēs tur neizkristu, lai mēs būtu kā Jēzus, kas neizkrīt šajā vietā. Ja? Tas ir mērķis, uz kurien tas viss iet, uz šo apsolīto zemi. Slavēs. Un caur vārdu visas lietas iepriekš ir pateikts, kādas viņas notiksies. Visi likumi notiek caur Dieva vārdu. Dievs pateica vārdu. Mēs to varam izlasīt, piemēram, Jesējas, Jeremijas grāmatās un psalmos, Dāvida dziesmās, respektīvi. Un mēs varam pēc tam redzēt jaunajā darbībā atsaucas. Vai teiksim, Jēzus Krusta pārvietojums 22. Dāvida dziesmiem. Kāds notiksies? Viņi dalīs drēbes savā starpā, metīs kauliņus. Un Dievs ir pateicis tā, un tas notiek. Un mēs jaunā darbībā lasām, tas notiek tam dēļ, ka ir rakstīts. Tam dēļ, kad ir rakstīts, kad Jēzus Kristus asinīs mums ir grēki piedots, tam dēļ viņi ir piedoti. Un tiem, kas tic uz to, tiem ir piedoti. Ja, tiem, kas tic uz šo vārdu, tiem tas ir piedots. Un arī par mūžīgo dzīvību šis apsolījums ir par svēto mantojumu, ja, kurā mēs varam ieiet. Ja. Un tam dēļ, ka tas ir rakstīts, un mēs tam ticam, tam dēļ mēs varam iet. Tas ir rakstīts, ja mēs neticam, mēs varam iet. Nē. Bet ja mēs ir rakstīts, un mēs ticam, tad mēs varam. Ir rakstīts, ka Jēzus ir miris par visu grēkiem, pareizi, ja? Un tad mēs varam, viss ir brīvi? Nē. Tas jādara mūsu daļa, ja? Tad mums ir jāatkāpjas no pasaules, no grēka pasaules, ticot šim vārdam, jāpieņem tas, un tad tas pēkšņi ir noticis. Un mēs savā dzīvē to redzam, tas ir izmainījies, ja? Mūsu dzīve ir izmainījusies. Viņi ir citurien, viņi vairs nav pakļauts šis pasaules kungam pilnībā. Tikai mazliet, ja kaut kāda vairāk. Cik mēs piederam pasaulē, tik mēs esam pakļauti, ja? Cik mēs neesam aizdevušies projām. Tad ar mums lietas notiek pēc Dieva vārda, ja mēs tam ticam un tajā piedalāmies, ja mēs gribam to un ticam, bet tas iemesls ir Dieva vārds. Un šis Dieva vārds ir par katru vienu no mums, ja, kā viņš mūs veido savā līdzībā un ved pretī mūžīgai dzīvībai. Un šī mūsu ticība šim vārdam, kurš veido visu, kas ir, kurš nosaka likumu, arī tā skatā, ko mēs lasījām Ebreju vēstulē, kad Jēzus Kristus būs priesteris pēc Melhicedeka kārtas. To nosaka vārds. Un pēc tam viņš ir priesteris. Dieva vārds to saka. Mūsu priekšā tagad ir šī grāmata, kurā ir tas rakstīts. Viņš mums ir kā Dieva bērniem, kā tiem, kuru viņš mums ir ievedis savā valstībā, mums ir devis arī šo vārdu līdzi. Un tas ir liela dāvana, tas nav bijis visos laikos, tas ir tikai ekskluzīvi, var teikt, ja, pēdējos laikos. Un šis Dieva vārds un pārējā liecība, viņi ir kā pravietojums, kā likums arī, ja, un kā pamācība. Gan vēsturē, gan padomā, kurā situācijā, ko darīt. Ja. Un viņš to uztur ar savu spēku, ar savu garu spēku. Viņš to apliecina dzīvē mums. Un tad, kad mēs šim vārdam ticam un to darām, kas ir rakstīts, tad tas notiek mūsu dzīvē, ko viņš ir teicis. Ja. Viņš veido mūsu sirdis, ka tās ir derīgs viņa valstībai. Un viņa dzīvībai. Un šī
kā raksta Jēkabs, ja? Jēkab vēstuli, ka mēs nosīši. Ko tas palīdz, mani brāļi, ja kas saka, viņam ir ticība, bet darbu nav? Vai viņa ticība, vai tā ticība viņu var izglābt? Josīgs jautājums, vai ne? Ja kāds brālis vai māsa plika būtu un tiem rūkdienišķās pārtikšanas, un ja kāds no jums uz tiem sacīt, ejiet ar mieru sildīties un paēdiet, bet jūs tiem nedot, kas miesai vajadzīgs, ko tas palīdz? Tā ir līdzība, ja šajā gadījumā, bet arī padoms, kāda rīkoties, ja? Bet līdzība tad tikai saki, bet to nedari, ja? Tāpat arī ticība, ja tā nav darba, tā pati par sevi ir nedzīva. Un tāpat tās arī cits pārējās vietas, jeb kalns prediķi, ja? Kad Jēzus 7. nolīdz nobeigumā saka, tāpēc ik vienu, kas šos mans vārds dzird un dara, es līdzināšu kādam gudram vīram, kas savu namu uztaisīs uz klīnas kalnu un tā tālāk, ko mēs zinām. Ja? Un ja dzird un nedara, tas izskatās, ka ir, bet tomēr nav. Kad tas tiek pārbaudīts, izrādās, ka realitātē tas neeksistē. Tas vārds nav bijis reāls. Tas vārds ir Dieva vārds, nav bijis realitāte, kā Dieva likums, kā Dieva radošā daļa, jeb arī noteicošā daļa, kas ar mums notiks. Ja? No šīs mūsu attieksmes pret Dieva vārdu, vai mēs redzam Dieva vārdu kā jeb svētos rakstus, jeb Bībeli, jeb evaņģēlijas, jeb vēstules un psalms un vispārējā. Ja mēs viņu neredzam kā Dieva paša vārdu un kā viņa spēka izpausmi, kā viņa rīcības noteikumus un no kā viss noteiksies, ja, pēc kura mēs tiksim tiesāti, kā mēs to lasījām Jāņa 12. Ja, ja mēs to neredzam tādā veidā, tad mēs nevaram riktīgi ticēt tam īsti. Ka mūsu ticība nebūs īsta. Jo mēs neieraugam viņu kā nemainīgu un absolūtu vārdu, kas nosaka mūsu dzīvi un dzīvību tagad un nākotnē mūžībā. Vēlns mēģina darīt visu kaut ko, lai panāktu, ka mēs šim vārdam neusticamies pilnībā. Gan mūsu dzīvē, gan vēsturē, gan visādi citādi. Dažādā veidā to apšaubot, filozofējot par to politiku, taisot pasaules un politiku, ko ievazā iekšā baznīcās un draudzēs, rakstot garus komentārus, kurus mēs nekad līdz galam nevar izlasīt, un ka viņš izlasīs, viņš paliek neticīgs beigās. Ja? Jo tik daudz, kam jāpārdomā un jātic, kas tur rakstīts tajos komentāros, ka Dieva vārdam vairs nav vietas palicis, kam tad ticēt īsti. Ja? Un kā tad tas īsti ir? Un palasam kaut citus garos komentārus, un atkal rakstīts kaut kā filozofiski un ļoti gudra lieta, un kamēr mēs mēģinām saprast, kas tur noticis, mēs vispār nesaprotam, par ko bija runa sākumā. Ja? Un lielā mērā tā pasaulīgā teoloģija ir tieši šāda, kad mēģina mums dabūt projām no Dieva vārda. Dieva vārds ir tas, kas ir pilnīgi pietiekošs, un viņš paskaidro pats sevi. Un sākotnējās arī baptistu draudzes nebija uz mieru, arī Anabaptistu draudzes, nēlāk, kas saucās par baptistu draudzēm, tas pašs tikai noformēts tāds civilizētāk. Ja? Vairāk pasaulē piemērot, viņi atteicās sākumā rakstīt jebkādus ticības apliecības. Ja? Un tās ticības apliecības, kas ir rakstīts tās dažas, viņas sākotnēji tiks rakstīts vienkārši pasaulē, lai paskaidrotu, lai viņi nedomā lietas, tās pasaules ilūzijas par draudzi, jeb idejas, ko viņi saprot, kas tiek propagandēts, kā vēlns izplat, ja, saviem cilvēkiem, lai viņas netrāsētu cilvēkiem, lai viņas vienkārši dabūtu projām tos melus. Ja, un tāpēc tā katra ticības apliecība ir vismaz no senajiem laikiem, ir rakstīta noteiktai situācijai un adresēta noteikti problēmu. Ja, tas nav, kā teiksim, Lutrāņiem tāpatās, ja tas teksts, tā vienotības grāmata, ja, kas ir mūžīgi mūžos un tāda pati, tā kā tiek uzskatīts. Dieva vārds un tiek apšaubīts dažādākos veidos, dažādāko filozofiju un tam līdzīgi. Un tas mums
būtu svarīgi, ja priekš mums šodien, ka mēs neko citu neņemtu nopietni, nepiesārņot, varbūt savu dzīvību, savas domas ar kaut ko, kas ir ārpus Dieva vārdu, jeb kaut ko, kas nepaskaidro Dieva vārdu. Ir lietas, kas paskaidro Dieva vārdu, ir mācības, bet ir ļoti daudzas, kas mēģina izpušķot un dažādā veidā paaugstināt, ja? To filozofisko daļu paaugstināt pār pa Dieva vārdu. Mūsu uzdevums ir uzticēties Dieva vārdam, paļauties uz viņu kā tam, ko ir radītājs devis, un caur kuru viņš mūs veido, caur kuru viņš mūs arī tiesās, un kas mūs veido Kristus līdzībā, jā, un mēs varam staigāt šo ceļu kopā ar viņu mūžībām. Šis vārds mūs ved uz dzīvību. Vārds, ja mēs viņu dzīvojām, viņš mūs ved uz mūžīgo dzīvību. Un savukārt, ja mēs nelietojam tā, ja mēs filozofējam par viņu, ja mēģinām gudrot visu, ko rakstīts un tam līdzīgi, bet nevis dzīvot viņu, tad viņš mūs tur var arī neaizvest. Ja? Ja es saku, tā pašā Mateja 7, iet caur šauriem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu. Un tur ir daudz, kas ar tiem ieiet. Un vārti ir šauri un šaurs ceļš, kas aizved uz dzīvību. Un tur ir maz, kas to atrod, tā tad ir jāmeklē. Ja? Un to tās sāko nākošais teikums, bet sargājieties no viltīgiem praviešiem, kas pie jums nāk āvju drēbēs. Un iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Tālāk, tāpēc pēc viņa augļiem jūs tos būs pazīt, ko viņi dara, ja kāds ir rezultāts rīcībai. Šī rīcība, mūsu rīcība atbilstoši rakstiem, skatījumā no rakstiem, kāds rezultāts tas nosaka, kas ar mums notiek. Kas mums ir svētie raksti un kas ir viņa vārds. Varbūt tas galvenais jautājums, ja, kas mums ir Dieva vārds. Un kopsumā šis Dieva vārds, ir arī svētie raksti, ir arī skolas grāmata mums, ja, caur kuru svētais gars mūs ved cauri. Tas ir tā kā mūsu mācību līdzeklis, var teikt, ja, caur kuru Dieva gars mūs māca. Tas ir Dieva gars, kas mūs māca. Es milsīju to arī Jāņa vēstulēs. Bet iepriecinātājs svētais gars, ko tas Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums mācīs visas lietas, un jums atgādinās visu to, ko es esmu sacījis. 16. nodaļā. Bet viņš patiesības gars nāks, tas jūs vadīs uz visu patiesību, jo viņš no sevis paši nerunās, bet ko tas dzirdēs, to tas runās. Nākušās lietas jums pasludinās. Un Dieva vārds arī saka, varbūt mēs varam izlasīt to vietu no 2. Korintiešu 10. Vēlreiz. Esam senos laikos par to daudz kā runājuši. Tā, Korintiešu 10. Un no 3 priekš. Jo mēs miesā staigādami, tomēr pēc miesas necīnāmies, jo mūsu karošanas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā nopostīt tos stiprumus. Mēs izpostām tos padomus un visu, kas augsti ceļas pret Dieva atzīšanu, un savaldām visas domas, lai Kristum paklausa. Un esam gatavi atriept ikvienu neklausību, kad jūsu paklausība būs tapus pilnīga. Paldies. Nu jā, tātad šeit ir korintiešu draudze, kurā notiek pilnīgi viss trakas lietas, kura nerespektē Pāvilu. Viņš ar viņiem cīnās un ar vārdiem un saka, viņš aizbrauks un tad cīnīsies uz vietas. Un viņš viņus māca nostāties pret visiem tiem padomiem, kas saceļas pret Dieva atzīšanu un savaldam domas visas, lai tās Kristum paklausa. Un ir šīs dažādās idejas par to, kas
kā izskaidrot Dievu vārdu, kas ir Dievs un tam līdzīgas lietas. Viņas mēģina visos līdzekļos, visādām veidiem panākt to, lai mūsu ticība un uzticība šim mūžīgiem Dieva vārdam tiktu izšaubīta, ja kaut kādā veidā pagriezta, novirzīta, samaisīta. Un šis padoms ir, ka šī pirmā cīņas vieta ir mūsu pašu domas un sirds, kurā mēs pēc visām tām šaubām nostājamies pretī un karojam ar viņām šo garīgo cīņu. Ja? Un ka mēs esam tikuši savā sirdī to galā šīm šaubām, kuras apšauba Dieva likumu, ja viņa apsolījumu, ja? Apsolījumu par mūžīgo dzīvību. Kad mēs esam tikuši galā savā iekšējā cīņā, tad Dievs mums atver nākošo. Mums var nostāties pretī publiski tajā lietā, ja? Un to ar skaidru ticību arī pateikt un apliecināt savu dzīvi šos te vārdus. Mēs varam vēl nolasīt no pirmās Jāņa vēstules. Jāņa vēstule. Sākumā 2. nodaļa. 14. līdz 17. Es jums esmu rakstījis, tēvi, jo jūs to esat atzinuši, tas ir no iesākuma. Es jums esmu rakstījis, jaunekļi, jo jūs esat spēcīgi un Dieva vārds paliek iekš jums, un jūs to ļauno esat uzvarējuši. Nemīlējiet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē, jo kas pasauli mīl, iekš tā nav tā tēva mīlestība. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tā tēva, bet no pasaules. Un pasaule paiet un viņas kārība, bet kas Dieva prātu dara, tas paliek mūžīgi. Paldies. Nu jā, tad diezgan skaidra nostādne, ja? Arī parāda šo Dieva vārdu nozīmiem. Es jums rakstījis, jaunekļi, jūs esat spēcīgi un Dieva vārds paliek iekš jums un jūs to ļaunu esat uzvarējuši. Šeit ir divas reizes tā kā atkārto par bērniem, tēviem un jaunekļiem, ja? Kas kuram ir tas viņa atbildības vieta, ja ko viņš dara. Ja? Un šeit ir jaunekļi tajā briedumā, spēka brīdī, ja? Kā jaunekļi, kas iet karā. Ja? Jaunekļi, jūs esat spēcīgi un Dieva vārds paliek iekš jums. Viņi dzīvo Dieva vārdu. Tas nozīmē paliek iekš jums Dieva vārds. Neko cits nevar nozīmēt. Tikai to, ka tiek darīts Dieva vārds. Un jūs to ļaunu esat uzvarējuši. Tāpatās kā Jēzus ar Dieva vārdu nostājas pretī sātanam viņa kārdināšanas brīdī, tāpatās arī mēs. Ja. Nemīlējiet pasauli, to, kas ir pasaulē, kas pasauli mīlējuši. Tā nav tā mīlestība. Šī ir lieta, mēs nepiedaram, mēs esam Dieva bērni atpirkti ar Jēzus Kristus asinīm, mēs nepiedaram pasaulē. Tā ir apgrēcība, ja mēs sevi sajūtam kā pasaules daļa, pateikt tā. Mēs kā Dieva valstības daļa, ja Jēzus ir samaksājis par mums ar savām asinīm, Dieva dēls. Un tas ir reāls notikums, ko mēs katrs esam piedzīvojuši, šo izmaiņu, ko Dievs ir darījis mūsos. Viņš ir apliecinājis to, ka mēs esam, nepiedaram pasaulē, mēs esam viņa ļaudis. Un tam nāk līdzi atbildība. Un viņa likuma krājums, kas ir debesu valstības likumi, ir mūsu svētie raksti. Ja? Un tas ir tieši tāpatās, kā jebkurā citā valstī ir likuma krājums. Tas ir jāievēro. Tas ir vienkārši veids, kā tu dzīvo, lai tu izdzīvotu. Ja? Un Dieva valstība ir pāri par visām valstībām, ja? Par sevi. Un viņa vārds pāri par jebko citu. Pasaule paiet un viņas kārība, bet kas Dieva prātu dara, tas paliek mūžīgi. Ja? Kā mēs varam zināt Dieva prātu?
svētie raksti un svētais gars. Ja, svētais gars apliecina rakstus un paskaidro tos, kā mums to dzīvē lietos. Protams, arī pārējās lietas, ja mēs paklausām vienā lietā, viņš mums dod arī padomu citās lietās, ja, kā risināt kaut kādas situācijas. Mēs meklējam viņu vaigu un lūdzam viņam palīdzību. Kas Dieva prāts, tas paliek mūžīgi. Šeit ir šis mūžīgās dzīvības apsolījums, ja, iekšā. Mūžīgās dzīvības apsolījums ir tie, kas dara viņa prātu, ja cenšas to darīt no visas savas sirds. Ja. Tos viņš aizved uz mūžīgai dzīvībai. Un tas ir viss piepildījums. Mērķis, kāpēc mēs vispār esam piedzimuši. Kāpēc mums Dievs ir devis dzīvību. Nevis tā, lai mūs aizvest uz uguns jūru, ja, iznīcībā, bet uz dzīvojo zemi. Bet grēks tur neieiet. Pasaule tur neieiet. Viņš grib mūs nodalīt nost. Lai mēs varētu ieiet. Tad mazliet uz priekšu. 24. Tad, ko jūs esat dzirdējuši no iesākuma, tas, lai paliek iekš jums. Ja iekš jums paliek, ko no iesākuma esat dzirdējuši, tad arī jūs paliksiet iekš tā dēla un tā tēva. Un šī ir tā apsolīšana, ko viņš mums ir apsolījis, proti to mūžīgo dzīvošanu. To es jums esmu rakstījis par tiem, kas jūs pieviļ. Un tā svaidīšana, ko jūs no viņa esat dabūjuši, paliek iekš jums. Un jums nevajag, ka kāds jūs māca, bet tā kā šī pati svaidīšana jūs māca visās lietās, tā viņa arī dzen ir patiesīga un nav melu. Un kā tā jūs ir mācījusi, tā paliekat iekš viņa. Un bērniņi, paliek iekš viņa, lai, kad viņš parādīsies, mums ir drošība, un mēs no viņa netopam kaunā likti viņa atnākšanā. Ja jūs zināt, ka viņš ir taisns, tad zināt, ka ik viens, kas taisnību dara, no viņa ir piedzimis. Uz priekšu. Redziet, kādu lielu mīlestību tas Tēvs mums ir parādījis, ka mēs topam saukti Dieva bērni. Tāpēc pasaule mūs nepazīst, ka tā viņu nepazīst. Jā, mēs esam kaut kas cits nekā pasaule. Piedot Tēvam, ja. Un šeit, jā. Tad, ko esam dzirdējuši no iesākuma? Ko tas varētu nozīmēt? Ko mēs esam dzirdējuši? Dievu vārdu, viņa apsolījumu, ja. Beidz. Mēs esam dzirdējuši no iesākuma. Tas, lai paliek iekš jums, ja iekš jums paliek, tad no sākuma esam dzirdējuši, varētu domāt arī, varbūt evaņģēlijas, ja? Tad arī jūs paliksiet iekš tā Tēva un Dēla. Tad, ja mēs paliekam viņa vārdā, viņa vārdos, ja? Un tas nozīmē, mēs dzīvojam viņus. Neko citu tas nevar nozīmēt. Un šī ir tā apsolīšana, ko viņš mums ir apsolījis, proti mūžīgo dzīvošanu. Ja paliekam tajā, ko mēs esam dzirdējuši evaņģēliju Dieva vārdā, mēs paliekam Tēvā un Dēlā. Un šī ir tā apsolīšana, ko viņš apsolījis mūžīgo dzīvošanu ar mūsu sadaļu pie viss. Ja? To es jums rakstīs, lai neviens jūs nepieviļ. Un svaidīšana, ko jūs no viņas ir dabūjuši, kas tas varētu būt, ir svētais gars. Ja? Svētais gars, par ko ir svētā gara darbība pie mums, ir viņa paša rīcība pie mums. Caur svētiem rakstiem mums māca un vada. Ja? Caur viņu vada. Kad kāds jūs māca, tad mēs lasījām Jāņa evaņģēlijā. Ja? Ko svētais gars dara. Šī pat svaidīšana jūs māca visās lietās. Tā arī ir patiesīga un nav melu. Bērņi paliekiet iekš viņa, lai, kad viņš parādīsies, mums ir drošība. No viņa netopam kaunā likt viņa atnākšanā. Tātad, ja mēs negribam būt kaunā, sastopoties ar viņu, un mēs noteikti sastapsimies ar viņu, ja viņš nenāks šeit, kamēr mēs nebūsim atstājuši šo ķermeni, tad mēs sastapsimies ar viņu pie augšanās celšanās dienā. Lai mēs nebūtu kaunā, tad mēs tiekam aicināti palikt viņā. Palikt viņa vārdā. Palikt viņa pavēlēs, ja kāds man mīl, tur manas pavēles. Ja. Daudz reizes atkārtots.
Ja jūs ziniet, ka viņš ir taisnīgs, ziniet, ka ik viens, kas taisnību dara, no viņa piedzimis. Un nozīmē taisnību darīt viņu prātu reizi. Darīt to, kas viņam ir patīkams, kas viņa grib, nozīmē darīt viņu taisnību. Un tā nav pasaules lieta. Pasaulē tas neinteresē. Viņi to negrib. Viņi nesaprot, ko tas nozīmē. Viņi domā, ka jūs esat traki, tāpat kā viņš teica par Jēzus, ja? Kā mēs lasījām šodien Jāņa evaņģēlijā. Ja? Tad traki esiet, ja? Kas notiek vispār? Tāpēc, ka viņi to neredz. Viņiem tas nav pieejams. Ja? Un mums nav par to jāsamulst, ka tas viņiem nav pieejams. Bet gan jālūdz žēlstību viņiem, lai viņiem būtu pieejams. Ja? Tā ir mūsu daļa. Bet nevis nav tiešām, varbūt tiešām es esmu stulbs un vispār nav ko tur būt tādam fanātiķim, kā viņi tur arī saka, un tā mierīgi visu darīt un tā. Tas nāk no pasaules tā, ka mēs salīdzinām sev pasauli, nevis salīdzinām sev ar Dievu vārdu. Ja? Salīdzinām ar pasaules cilvēkam, viņu domām, viņu idejām. Ja? Un mūsos arī ir pietiekoši daudz iekšā pasauli, kas mēģina apšaubīt Dievu realitāti un Dievu vārdu. Mums ir vienkārši jānošķir sevi no tā, ja mums ir jābūt viņa vērtībām. Un jāstājās pretī šajā cīņā visām tām domām, kas nāk, un tādēļ būt draudzē tik ļoti, ļoti svarīgi. Vēl vienam tas ir īsti grūti. Tātad ik viens, kas taisnību dara, no viņa piedzimis. Ja? Tātad taisnību dara, rīkojās atbilstoši. Ja? Nevis vienkārši uzskata atbilstoši, bet rīkojās atbilstoši. Redziet, kāda liela mīlestības stāsts mums ir parādījis, ka mēs topam saukt Dievu bērnu trešās nodaļas pirmais. Tāpēc pasaule mums nepazīst, ka tā viņu nepazīst. Tā Dieva mīlestība, ar kuru viņš mums darīs par saviem bērniem. Nonicināt to ir liela negantība Dieva priekšā. Ja? Ar sevi pieskaitīt pie pasaules un pasaules lietām. Šī te mūžīgās dzīvības prioritāte pāri par visu pārējo pasauli. Vairākas reizes dažādos veidos Jēzus to atgādina. Mums ir pašā Jāņa 12, varbūt esam vēlējuši šo te vietu. Tā ļoti svarīgo 12, par viņš te ir. Jā, viņš ir 24. Patiesi, es jums saku, ja tas kviešu grauds neiekrīt zemē un nenomirst, tad tas paliek viens pats, bet ja viņš nomirst, tad tas nes daudz augļus. Kas savu dzīvību tur mīļu, tas to pazaudēs, un kas savu dzīvību šinī pasaulē ienīst, tas to paturēs uz mūžīgu dzīvošanu. Ja kas man grib kalpot, tas lai staigā man pakaļ, un kur es būšu, tur arī mans kalps būs. Un ja kas man kalpos, to mans tēvs cienīs. Paldies. Jā, lūk, tātad, kas savu dzīvību tur mīl, tas to pazaudēs, kas savu dzīvību šī pasaulē ienīst. Tātad mēs varam saprast, ka tur ir rakstīts, kas savu dzīvību šajā pasaulē tur mīļu, tas to pazaudēs. Kas savu dzīvību šī pasaulē ienīst, tas to paturēs uz mūžīgo dzīvošanu. Tātad, kura pasaule ir prioritāte? Un tas ir ļoti skaidri daudzkārt, ja es to teicu, mums ir tik grūti to aizsniegt, un ja mēs mēģinām visu laiku kaut kā to pasauli salikt kopā, bet mēs vienkārši nepiedarām pasaulē, tas kungs mums ir atpiecis no pasaules savām svētajām asinīm. Mēs piedaram viņam, mēs piedaram citam mēķim, citam ceļam, mums nav jāsalīdzinās ar pasauli, un tādējādi jākļūst apmulsušam, ja? Ja kā pasauli dažādi mēģina, ja reliģiskās sistēmas dažādi mēģina taisīt tādas kokteilīšas, tādas mikstūras, kur sajaukt kopā pasauli ar garīgām lietām, ja Dieva vārda pasauli tik tā cieši, ka nevar saprast, kur tā robeža ir, ja, un tad justies ļoti apmierināti, jo tad mēs varam dibeni sēdēt pasaulē un ar galvu mēģināt tik debesīs, ja, tādas pilnīgi neiespējams lietas, ja. Un Dievs mums brīdina, ka nevar kalpot diviem kungiem. Tas nav iespējams. Ja? Bet reliģiskās sistēmas pa lielam mēģina apmierināt šo cilvēku vēlēšanos. Ja? Būt pasaulē un tomēr būt svētītiem no Dieva. Dieva vārds jau viņam ļoti skaidri un neliek neko citu blakus. Viņš runā ļoti skaidras lietas. Šis ir Dieva vārds, ko Jēzus saka, un dažādos veidos viņš parādās cauri
jaunai derībai un faktiski arī vecajā. Kas savu dzīvību šī pasaulē ienīst, tas to patiesi mūžīgo dzīvību, bet kas to tur mīļ šeit, tas pazaudēs savu dzīvību. Šeit un tur. Un tas nav pieejams pasaules cilvēkiem. Ja. Tas ir pieejams tiem cilvēkiem, kuri redz, uz kurien mēs ejam. Un kad tas, ko Dievs saka par mūžīgo dzīvību, tas nav kaut kāds sapnis vasarās naktī, tur kaut kādās puķītēs un vēl kaut kas samlīdzīgi, ka būs jau labi apmēram. Ja. Cilvēks dzīvo savu dzīvi ar teikumu, būs jau labi. Un Dieva vārds patstāvīgi atgādina, nebūs labi. Nebūs labi, uzmanies, nebūs labi. Ja mēs biļībā sakojam Dievam viņa vārdam, ja, tad viņš saka, viens neizrās jūs no manas rokas. Ja mēs paši ejam projām. Tas tik svarīgi ir tas, kā mēs saprotam par Dievu vārdu. Varbūt nobeigumā vēlreiz izlasīt parādīšanās grāmatu 22. nodaļas, to mazliet citātu mēs pagājušajā arī jau lasījām. No 6. Un viņš uz mani sacīja, šie vārdi ir uzticami un patiesīgi. Un tas kungs, to svēto praviešu Dievs, savu eņģeli ir sūtījis saviem kalpiem to rādīt, kam būs notikt īsā laikā. Redzi, es nāku drīz. Svētīgs ir tas, kas tur tos praviešu vārdus, kas šajā grāmatā. Un es, Jānis, esmu, ka šīs lietas redzējis un dzirdējis. Un, kad es biju redzējis un dzirdējis, tad es metos zemē pielūgt priekš tā eņģeļa kājām, kas man šīs lietas rādīja. Un viņš uz mani saka, raugi nedari to, jo es esmu tavs un tavu brāļu, to praviešu darba biedrs, un to, kas šīs grāmatas vārdus tur, pielūdz Dievu. Un viņš uz mani saka, neaizieģelē tos praviešu vārdus, kas šajā grāmatā, jo tas laiks ir tuvu. Kas netaisnību dara, tas lai joprojām netaisnību dara. Un kas ir apgānīts, tas lai joprojām ir apgānīts. Un kas ir taisns, tas lai joprojām ir taisns. Un kas ir svēts, tas lai joprojām ir svēts. Un redzi, es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani ikvienam atmaksāt, kā viņa darbs būs. Paldies. Ļoti skaidri, ka Dieva vārds saka, ja, kas ir šīs, tad ir vairāk dažādi veidi cilvēki, kādi mēs varam būt, palikt. Netaisnais, ja, kas netaisnību dara, lai dara tālāk taisnību. Tas ir apgānīts, lai viņš apgānīts, ja. Tas ir taisnīgs, lai projām taisnīgs, svēts, lai projām svēts. Tad jūsu izvēle. Kā teica Mūzes, es lieku jūs priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu, izvēlies dzīvību. Ir tie paši vārdi, ko saka Jēzus, ja, šajā situācijā, mums eņģelis saka. Redz, es nāku drīz, un man alga ir līdz ar mani. Vienam atmaksāta, kā viņa darbs būs, kā viņa rīcība būs, kāda viņa dzīve ir bijusi. Cerēs uz ikvienu no mums, kas esam šeit, uz visiem pārējiem cilvēkiem, ja, īpaši uz Dievu bērniem, ja, kuriem viņš ir samaksājis ar savām svētajām asinīm. Slavies un palīdz, kungs, mums dzīvot šo dzīvi cienīgi Tev, cienīgi Tam. Pēc cenai, ko Tu samaksāji par mums, kungs, palīdz savā žēlstībā, stāties pretī visiem bērnviltībai un mūsu pašu vājumam un grēkam, un zved mūs ar savu vārdu, savu garu, kungs, savā žēlstībā. Amen.